Brīvprātīgo darbs pēdējo gadu laikā kļūst aizvien populārāks nevien jauniešu vidū, bet arī senioru. Šādas darba iespējas izmanto aizvien drošāk. Eiropas brīvprātīgo darba projekta Daba barotāja ietvaros jau otro nedēļu Gulbenē un tās apkārtnē aktīvi rosās gan vietējie, gan 6 brīvprātīgie seniori no Anglijas. 3 nedēļu laikā viesi Gulbenes apkārtnē un Stāmērēnā palīdz dažādos sakopšanas darbos. It is my first time in Latvia, yes. Es Latvijā esmu pirmo reizi un to patiešām izbaudu. Savā dārzā Anglijā es veicu šādus darbus, taču nekad to neesmu darījis sabiedrības labā. Šeit arī vēlētos iepazīt dažādās kultūras, jo esmu bijusi Francijā, Spānijā un Itālijā, bet nekad Latvijā. Un šeit ir pavisam savādāka kultūra, un tā manā vecumā ir ļoti laba pieredze. Šī ir ļoti skaista valsts un ļoti priecājos būt šeit. Sastapt cilvēkus un es patiesi patīkam pavadu laiku. Dažādi cilvēki no vairākām valstīm strādā kopā, un tā mums ir ļoti laba pieredze. Šeit ir fantastiski cilvēki, ļoti laipni, un mēs šeit burvīgi pavadām laiku. Tas ir pārsteidzoši. Senioru brīvprātīgā darba projekts mums ir uz 3 nedēļām, ka angļu seniori tagad ir 3 nedēļas atbraukuši šeit, un oktobrī mūsu 6 sievietes, diemžēl tikai sievietes, brauks ar kā atbildes brīvprātīgajā darbā 3 nedēļas uz Kornvalas reģionu. Kā lai saka, tur palīdzēt viņiem strādāt viņu parkos. Kā atzīst seniori, iesaistoties starptautiskos brīvprātīgos darbos, var gūt lielisku pieredzi, apgūt citu valstu kultūru un iegūt jaunus iespaidus. Arī vietējie seniori šādus projektus vērtē ļoti pozitīvi. Daudz ko iepazīst cilvēki, vai ne? Iepazīst citu tautību cilvēkus un daudz mums problēma ar to valodu, sevišķi senioriem. Bet mēs mācījāmies krievu valodu, to mēs zinām, svešā valoda jāmācās. Tā kā komunikācijā tā kā problēmas īpaši nav, varat saprasties droši. Jā, nevar savādāk ir žestu valoda, taču ar žestu valodu taču cilvēks saprotās. Darba lietās nebaidās saprasties, jo darba lietās var saprasties ar žestiem, bet grūtāk saprasties tā, ar kultūras un tādiem jautājumiem vecam cilvēkam. Bet ciemiņi ir tādi draudzīgi. Ļoti, ļoti brīnišķīgi cilvēki atbrauks ciemos. Mums patīk. Mēs bijām Gulbenā arī kopā strādājam tur kapiņos un parkā un vispār skaisti. Eiropas Savienības mūža izglītības programmas, man liekas, viņas pārsvarā fokusējas uz šo te neformālo un dzīves izglītību, kad tas learning by doing, mācīties darot. Arī viņi paši atzīst vislabāk kultūru un cilvēkus un vietu var iepazīt, esot procesā, un nevis tikai kā ekskursantam pabraucot ātri ar busiņu garām. Viesošanās laikā angļu seniori nevien palīdz sakopt Stāmērienes un Gulbenes apkārtni, bet arī apmeklē dažādus Gulbenes novada turisma apskates punktus un iesaistās Gulbenes novada svētku organizēšanā, tā vairāk iepazīstot vietējo kultūru.